Vēl viena vieta Rīgā - ST Black. Uzzināsim, vai šeit ir gardi. Viņiem ir pusdienu piedāvājuma ēdienkartē, nav liela izvēle, bet mēs izvēlējāmies zīvi ar puķkāpostu biezi un pici ar dažādiem dārzeņiem un briesiem un dzērienos apelsīnu sula un kapučino. Nogaršosim zivtiņu. Ļoti garšīga zivs, viņa it kā būtu uz grila. Un ziedkāposta biezenis ir ļoti labi. Tas ir 10 no 10 labāk nekā kartuļi. Un arī šeit ir burkāniņi. Nogaršosim parasti garšīgi burkāniņi. Pirms picas sēšanas nogaršosim apelsīnu sulu. Garšīgi apelsīnu svaigu sulu bez tiem mīkstumiņiem. Man tādas patīk. Un laiks picai. Īstenībā izskatās ļoti interesanta mīkla. Viņa tāda diezgan cietā. Es noņemu papriku, jo es papriku nēdu un sīkolas arī principā, bet nogaršosim. Principā pica garšīga, bet man liekas, ka pusdienu piedāvājumā vēlētos kaut ko īpašāku. Dienas piedāvājumā ir panakota. Nogaršosim. Īstenībā diezgan garšīga skābeņa, diezgan liela porcija. Īstenībā šitas ir ļoti liels restorānu bārs, un viņiem katras brīvdienas, pat ne brīvdienas, arī ķerpadienās notiek dažādi koncerti, pasākumi, un te nāk cilvēki klausīties mūziku, garšīgi ēst, garšīgi dzert. Viņiem arī nav tikai dienas piedāvājumi, bet arī pilnā ēdienkarte, un tā pilnā ēdienkarte, vismaz, kad es gadu atpakaļ ēdu, arī bija garšīgi. Es šai vietai lieku 9 no 10. Kāpēc? Īstenībā ēdiens ir ļoti garšīgs, bet porcijas ir mazas. To varētu pabrīdināt. Man liekas, ka varētu būt nedaudz lielākas, un sākotnēji sakot, arī tad varētu būt lielākas cenas, jo tiešām ir izdevīgi. Par visu šo ēdienu samaksājam tikai 24 eiro. Ja nedaudz būtu dārgāk un lielākas porcijas, vispār būtu super.